Pēdējos video bieži vien pieminu par to, ka zelts sasniedz jaunus all-time high. Ko tad īsti tas norāda un kādas pozitīvās vai negatīvās sekas tas var atstāt? Zelta kāpums ir tāds spogulis, kas šobrīd notiek tirgu. Tirgu ir bažas un nenoteiktība. Investori baidoties no ģeopolitiskiem stāvokļiem, no kaut kādiem ekonomiskiem rādītājiem, labāk izvēlās guldīt zeltā, nevis, piemēram, akcijās vai kaut kur citur. Tas ir kā drošības spilvens saglabāt šo vērtību. Mēs arī redzam to, ka, protams, naudu zeķē vai kontā turēt ir bezjēdzīgi, jo to naudu noēd inflācija. Tāpatās Amerikas dolāra vērtība krītās no gada uz gada, un zelts ir vēl viens iemesls, kāpēc viņā ieguldīt, lai saglabātu šo vērtību. Un, ja mēs skatāmies uz zelta kāpumu šo negatīvo pusi, tad īstermiņā zelta kāpums vienmēr ir iedevis kādu nelielu triecienu pa tirgu, līdzīgi kā tas ir, piemēram, bijis iepriekš. Arī zelts vairākas dienas kāpa, taisīja jauns all-time high, un pagājušā nedēļa mēs sagaidījām tādu lielu triecienu tirgu. Un tas ir bijis diezgan regulāri.